Labvakar. Ir pienācis laiks, pat kāda minūte pāri, 5-6 minūtes pāri noteiktajam laikam. Tātad cienot visus, kas ir ieradušies laicīgi. Arī sāksim. Tad mani sauc Valdis Ziksnis, un es esmu Indexo valdes priekšādātājs. Un varbūt iesākumā sāksim ar tādu pāris minūšu garu nelielu video, kurā mēs centāmies uz ielas nointervēt gadījuma sastaptus cilvēkus un mēģinājām noskaidrot, kāda tad ir Latvijas sabiedrības izpratne, vai viņi zina, kas ir pasīvā investēšana, kas ir indeksu fondi. Tad, lūdzu. Šodien dodamies ielās, lai noskaidrotu, ko cilvēki zina un domā par pasīvo investēšanu. Tad ejam! Kas jūsuprāt ir pasīvā investēšana un ar ko jums tas asociējās? Ar pasīviem ienākumiem. Indeks fonds. Indeks fondi? Jā. Nezinu, tikai kaut kādas piramīdas uzreiz nāk prātā, nekas cits. Kaut kas пассивs, kas tev пассив нāk nauda iekšā. Отже, це щось таке, що ми вкладаємо кудись гроші, а воно нам колись віддячить через декілька років. Напевно, щось таке. Mazas summas kaut kur investē, es nezinu. Ienākumi kaut kādi netieši tiek novirzīti kaut kur investīcijām. Man nav zināms, es neesmu lietas kursā par šo, es neesmu pētījusi tiešām, es pat nevaru uzmanēt īsti. Pasīvi investēt, tev iespējams mūsu valstī. Vairāk ņemt lieko naudu un investēt vai nekustamajos īpašumos, akcijās, kur varētu nauda augt un kā vienmēr es saku, money makes money. Investing without much effort, just placing it somewhere and waiting for a few years. Naudiņas atlikšana un ļaušana naudai pelnīt. Vērtspapīri. Kaut kas vēl? Dividendes. Droši vien kaut kādas akcijas vispārējais. Education. Education? Yes. Okay. Anything else? No, education. Par to, kas ir pasīvā investēšana, var uzzināt šajā sarkanajā grāmatā par saprātīgu investēšanu, kas pateicoties Indexo un investoru klubam tagad ir pieejama arī latviešu valodā. Grāmata pieejama investoru klubu mājaslapā un Latvijas lielākajās grāmatnīcās. Paldies. Tātad, kā redzējāt, tāda pārliecinoša erudīcija šajā jautājumā neizpaudās, un tad, domāju, Latvijas sabiedrībai tad šī grāmata tāpēc ir vēl jau vairāk noderīga. Un, lai arī mana paša profesionālā karjera bijusi saistīta ar finansēm un investēšanu, un tā skaitā arī pasīvā investēšana man kā bija sen zināmas un pazīstamas koncepcijas, tad par Džonu Būglu un viņa sarakstītajām grāmatām es patiesībā uzzināju pavisam nesen. Un pirmo reizi tad es šo grāmatu angļu valodā tajā brīdī lasīju pirms 5 gadiem, 2018. gadā. Un lasot to grāmatu, man pārņēma tāds dīvains emociju kokteilis un tas sajūta emociju. Un pirmkārt, pirmā emocija bija tāda sajūsma par to, cik vienkārši un skaidri Bogls prata vai proti izskaidrot, pateikt tādas sarežģītas koncepcijas, kas man bija galvā šaudījušās, kā viņš tās domas spēja noformēt vienā vai dažos teikumos, vai ilustrēt ar ļoti viegli uztveramiem vienkāršiem piemēriem. Un tātad arī šo sarežģīto koncepciju, varbūt nelielo hausu manā galvā, tas noteikti sakārtojumu padarīja daudz skaidrāku. Un otra emocija bija drīzāk negatīva. Tas bija kaut kas līdzīgs varbūt izmisumam, nožēlai. Kāpēc tikai tagad lasu to grāmatu, ka tā jau ir bijusi izdota vairāk kā 10 gadus atpakaļ, un kāpēc tikai tagad uzzinu kaut ko vairāk par Boglu un citām viņa grāmatām, kaut viņš šo te pasīvās investēšanas iespēju sākotnēji tieši Amerikas Savienotajās valstīs ir maziem investoriem jau nodrošinājis apmēram no tā, vai dažus gadus pēc tam, kad es esmu piedzimis, bet es faktiski neko par viņu nezināju līdz tam. Un ar grāmatu man patiesībā iepazīstināja viens arī no Indexo līdzdibinātājiem Henriks Karmo, un Henrikam ir varbūt sava pieredze vēl īpaša ar Džonu Boglu. Viņi ir apmainījušies arī ar pāris ēpastiem. Henrik, if you could share a little bit of that. Yeah, no, I mean, when we started index investing, let's say,
companies in Estonia, and then also like started with Valdis in Latvia, then I actually, for me also it was, I got to know about the ETFs, passive investing, index investing quite late in my career, and I wrote him an email saying that, finally we also like are starting this index investing pension funds in Latvia, and he was actually very positive about it and wrote back and said, good luck, guys. There is a lot of jobs you will destroy in the finance sector, but you will make it well for the investors. So. Jā, paldies. Un tad bija tās divas emocijas. Pirmā tā sajūsma, otrā tā nožēla, un trešā bija, es nezinu, vai tā ir emocija, bet tā bija tāda apsēstība par to, ka tā grāmata man likās tik vērtīga, atziņas tik interesantas, ka es kādu brīdi, man liekas, skritu uz nerviem saviem draugiem, radiem paziņām, ka es kaut ko citēju un uzbāzos ar to, ka šī grāmata noteikti ir jāizlasa. Un tagad gan laikam esmu iemācījies tās emocijas apvaldīt, iespējams esmu mazāk uzmācīgs ar to, bet pārlasot latviešu tagad versiju, ka tā kļuva pieejama, tās daudzas no tām emocijām nāca atkal atpakaļ, un tās patiesībā nekur nav zudušas. Un tagad, kad grāmata ir pieejama latviski, es atļaujos teikt, ka manuprāt labam izglītības ministram to vajadzētu padarīt par obligāto literatūru vidusskolā. Man liekas, ka tā grāmata ir 16, 17 gadus vecam jaunietim saprotama, uztverama, un ja Latvijas sabiedrībā, vidējais latvietis šīs grāmatas saturu zinās kaut vai aptuveni tikpat labi, kā mēs zinām kaut ko par mērnieku laikiem, tad Latvija noteikti būs bagātāka, pārtikušāka un dažādiem finanšu šarlatāniem, krāpniekiem noteikti klāsies šeit daudz grūtāk. Un, ja manam viedoklim jums šķiet nav pārāk liels svars, tad, manuprāt, ir vērts ieklausīties to, ko teikuši Nobela prēmijas laureāti un Būgla draugs. 1970. gadā Nobela prēmijas laureāts ekonomikā Pauls Samuelsons ir teicis, ka Būgla izgudrojumu, indeksu fondu es ierindoju līdzās tādiem citiem izgudrojumiem kā ritenis, alfabēts, Gutenberga drukas mašīna un vīns ar sieru. Man pašam patīk tas vīns ar sieru, bet īstenībā ieklausieties tai citādā, kad ja jūs neko nezināt par indeksu fondiem un pasīvo ieguldīšanu, tad jūs var salīdzināt ar tādu nejēgu, kas neko nezina par alfabētu, riteni vai Gutenberga drukas mašīnu. Tā, un paldies tad vēlreiz visiem, kas palīdzēja šīs latviešu valodas izdevuma tapšanā. Un īpaši paldies ir mūsu sadarbības partneriem no Investoru klubs un projektu vadītājam Andrus Vaher. Aplausi, Andrus. Investīciju klubs, tad Investoru klubs investīciju ziņu redaktoram, grāmatas tulkotājam Jānim Šķupelim, kas jā, aplaus Jānim. Un, manuprāt, Jānis ir ticis pavisam labi galā ar to ļoti nepateicīgo izdevumu, ka no angļu valodas uz latviešu valodu ir jāpārceļ kaut kāda finanšu terminoloģija, un cik man izdevās grāmatu pārlasīt, tad man patika, ko es izlasīju, vai vismaz visu sapratu. Un kā arī grāmatas redaktorei Dārtai Spridzānai. Dārta, paldies! Un vēlos arī informēt, ka vakara otrajā daļā tad šī grāmata ir šeit pieejama un viņa būs arī iespējams iegādāties. Tad, jā, un pirms es dodu Jānim vārdu, vēlos pateikt, ka es arī apskaužu visus tos jūs, kas grāmatu nav lasījuši. Man liekas, ka jums stāv priekšā brīnišķīgs, interesants piedzīvojums un grāmata lasās ātri un viegli. Jā, Jāni. Jā, paldies Valdim par šiem vārdiem. Mans vārds ir Jānis Šķupelis, un es esmu Investoru klubu komandas dalībnieks. Tad man bija iespēja šo grāmatu notulkot, un šo iespēju tad es arī izmantoju. Bet ar ko tad sākt? Valdis jau gan bišķiņ pieminēja, bet varbūt sākumā pāris vārdi par pašu Džeku Boglu, kas ir sarakstījis šo grāmatu. Džeks Bogls, ko lai pa viņu pasaka?
manuprāt, un ne tikai manuprāt, viņš ir tāds dumpinieks. Un arī šo grāmatu viņš ir sarakstījis no tādām pozīcijām. Nevelti viņš dažkārt, iegūglē, tiek pat tur ielikt ādas jakās un ar grebeni kā punks. Ko tur teikt? Skabarga pakaļā Wall Streetē, kur mierīgi varbūt arī gribētu pelnīt par vecām. Bet tad nāk Bogls, kurš piedāvā savu indeksu pieeju, un tad sanāk, ka viņi izgriež pogas visiem gudriem aktīvu pārvaldītājiem un kā? Turklāt par zemākām izmaksām investoriem. Jā, ko es teicu izdarīju? Es tagad nosaucu Boglu par dumpinieku. Dumpinieks, bet tāds interesants jautājums ir, līdz kuram brīdim. Viņa dibinātā un ilgstoši vadītā Vanguard grupa ir otrs lielākais aktīvu pārvaldītājs pasaulē. Ir vēl tikai viens lielāks, BlackRock ar saviem iShares fondiem. Man personīgi varbūt ir sajūta pēc Bogla šīs grāmatas izlasīšanas, kad Vanguard paliks pa lielāko, bet tas tā. Tālāk par dumpinieciskumu arī visu indeksēšanu, varbūt jau var saukt par ļoti, ļoti būtisku, ja ne kaut kādā ziņā arī vadošu ieguldīšanas pieeju. Tad, varbūt jāvar teikt, ka tā dumpinieka Bogla revolūcija ir jau notikusi, vai savā veidā turpina notikt, vēl. Bet, ar revolūcijām jau mēdz būt visādi. Cik labi būtu aktīvās pārvaldīšanas giljotinēšana, vai arī situācija, kad dažādi indeksi ir 100 reizes vairāk par pašām akcijām. Jāsaka, ka arī pats Bogls tādā mūžīgā dumpinieka statusā nav kautrējies runāt par indeksēšanas ēnas pusēm. Bet, kas tad te ir jāliek aiz auss? Tas ir tas svarīgais. Tas, ko Bogls dara šajā grāmatā, ir runā par kopējo tirgus indeksu fondu. Bet kas ir kopējais tirgus indeksu fonds? Tas ir iedomājieties ideālu situāciju, kad jums pieder pilnīgi visu pasaules biznesu samērīga daļa. Tad to arī mēģina kopēt šis kopējais indeksu fonds. Bogla arguments ir, ka tikai tādā veidā investors var garantēt savu taisnīgu akciju tirgus peļņas daļu. Bogls kā amerikānis, viņš atbildi redz tieši kopēji zemu izmaksu ASV uzņēmumu indeksu fondā. Tur varbūt, bet man arī patiesībā tam ir grūti nepiekrist, ja ņem vērā ASV milzīgo nozīmi, politisko, ekonomisko un arī patiesībā arī ekonomikas dinamiku. Jā, kas tālāk? Būtībā šo grāmatu, manuprāt, nepārtraukti caurstrāvo vismaz divas ļoti, ļoti svarīgas atziņas. Viens ir tas, ka fondu pārvaldnieki hroniski atpaliek no tirgus. Otrs ir tas, ka viņi par šo atpalikušanu pieprasa augstākas maksas. Tad sanāk pat tad, ja viņi kādu laiciņu pārspēj tirgu, tam gala investoram tāpat no tā atlieks mazāk nekā piedāvā kopējais tirgus. Gandrīz garantēti tas jau paliek ilgtermiņā. Bogls saka tā, mazāk Wall Street dīleriem nozīmē vairāk maziem Main Streetas investoriem. Jā, ko darīt? Bogls neiesaka galīgi pakļauties uz kādai debesmanas solīšanai par tirgus pārspēšanu. Attiecīgi ideālās zāles jau pieminētais, kas tiek pamatots ar vēsturiskiem datiem, ir garlaicīgs kopējais akciju indeksu fonds, kas tad kopē visu kopējo biznesa sniegumu. Tas tad investoram sola to, kāds patiesībā laikam ejot ir viss kopējais biznesa pīrāgs, jeb ko ir sagādājis viss kopējais tirgus. Ja? Savukārt, kas tiek daudzkārt tur minēts, par to paņemtā maksa, sevišķi salīdzina alternatīvām. Ir niecīgi. Jā, par to garlaicību, varbūt tāda investēšana kopējā indeksa fondā nav tā pasaulē aizraujošākā lieta, bet no otras puses, kas ir svarīgāk, varbūt aizraujoša peļņa. Tad var padomāt. Rezumējot, Bogls iesaka, taču nemeklējiet adatus sienu kaudzē. Ar to viņš domā konkrētu akciju izvēlēšanos. Iegādājieties vienkārši visu sienu kaudzi un tad baudiet no tā labums. Jā, pašā grāmatā Bogls sākumā apraksta līdzību, kad ir liela, izdomāta Gotroku ģimene, kurai pieder 100% pilnīgi visu ASV akciju. Un kādu laiku
Viņi visi dzīvo mierīgi, visi saņem visu peļņas pieaugumu, kas ir visiem šiem uzņēmumiem, un visi ģimenes locekļi vienlīdzīgā tempā kļūst bagātāki. Jā, bet kā tas visos stāstos, kaut kādā brīdī parādās disonance. Vieni brālēni un māsītes, protams, grib nopelnīt vairāk par otriem brālēniem un māsīcām, un attiecīgi arī tad, līdz ar šo dabīgo vēlmi rodās arī pārliecinātāji, ka viņi var to darīt. Un kas tad notiek? Tiek radīta vesela jauna industrija, kas savā starpā tirgo brālēnu akcijas, protams, ņemot par to komisijas. Un tad notiek tāda kā mazā pirkstiņa atdošana. Pie kā tas noved? Pie tā, ka visas kopējās ģimenes bagātība aug lēnāk, jo savu daļu sākuši paņemt tie, ko Boguls sauc par pēdiņās viņš sauc par palīgiem. Ja? Ar to viss nebeidzās, kad Gotroki saprot, ka paši nevar izvēlēties veiksmīgās akcijas. Viņi sāk algot profesionāļus, kam vajadzētu to darīt, protams, arī par komisijām. Kad tas neiet krastā, tiek algota nākamo palīgu kārta, kas ir ieguldījumi konsultanti, finanšu plānotāji, kas var solīt, ka viņi būs tie, kas atradīs to īsto līdzekļu pārvaldnieku, kas tad pārspēs tirgu. Viss jau ir labi, visa industrija griežās rulē, bet varbūt netik labi pašai Gotroku ģimenei. Jā, un tas, ko dara Boguls iesaka atbrīvoties pēc iespējas vairāk palīgiem, lai tad atkal atgūtu kontroli pār uzņēmumu un ekonomikas atdevi. Doma ir, ka to var darīt ar kopējo indeksu fondu. Jā, un kāds saka, cits smagsvars, teiksim tā, investoriem kā kopumam, palielinoties kustībām, atdeve samazinās. Jā, Boguls vispār daudz runā par interešu konfliktu, kad visa industrija pelna no tā, ka investori grib visu laiku rīkoties un arī tad attiecīgi rīkojas. Tad var pārdot un pelnīt komisijas. Savukārt pašam investoram bieži vien vislabākais ir tas, ka viņš nedara neko, nosacīt nedara neko, un iegulda garlaicīgi. Te var izcelt citātu no grāmatas par šo. Ceļš uz bagātību tiem, kas darbojas šajā industrijā, ir savus klientus pārliecināt, tikai nestāvi, dari kaut ko taču. Savukārt ceļš uz viņu klientu bagātību ir pretēji principu ievērošana. Nedari neko, tikai stāvi. Ar šo nekā nedarīšanu gan tiek saprasts, ka investoram ir kopējais šis indeksu fonds, kur tad viņš tur mūžīgi, varbūt arī pēc nāves. Jā, un par aktīvo investēšanu savukārt Boguls saka, ka tā ir nulles summas spēle. To, ko viens iegūst, otrs zaudē. Savukārt investoram tas nozīmē, ka visa šī centība nes līdz augstākas izmaksas. Tad ir tas pats. Tad viņam nulles summas spēle šī pārvēršās jau par zaudētu spēli. Faktiski tādējādi pat pārspējot tirgu, patiesībā tu reāli tad iegūst mazāk nekā kopējais tirgus. Tā šī atziņa atkārtojās, bet to arī Boguls atkārto un atkārto. Jā, un par to pašu tirgus pārspēšanu kā tādu. Varat pamēģināt. Ilgtermiņā tas jums droši vien būs grūti, bet varbūt sanāk. Jā, un vēlreiz tas pats Buffets saka, kad volstrītieši pārvalda triljoniem dolāru, iekasējot lielas pakalpojumu maksas, parasti lielu peļņu gūst pārvaldnieki, nevis klienti. Kazino vienmēr uzvar māja. Tad tas arguments ir, varbūt labāk neejam uz kazino. Varbūt paņemam kopēju indeksu fondu. Jā, ko lai saka, šī grāmata varbūt dažiem varbūt tā kā aizberga maliņa, kas pamaina domāšanu. Tur var mierīgi runāt par katras nodaļas pērlēm, par kaut kādiem tirgus fundamentāliem spēkiem, par investoru psiholoģiju, mūsu domāšanas vājībām. Daudz, kas varbūt liekas absolūti saprotams līdz brīdim, kad ir jārīkojas, vai arī tieši pretēji nav jārīkojas. Ja? Bet, šis un daudz, kas cits ir aprakstīts šajā grāmatā. Tad, vienvārds sakot, jūs to varēsiet izlasīt, un tas patiešām nav nekas sarežģīts. Būtībā, manuprāt, arī īstenībā Valdis jau pieminēja, bet arī, manuprāt, tā ir šī bestsellera, teiksim, tā viena no veiksmes atslēgām, kad daudzas lietas pateiktas vienkārši, loģiski, bez kaut kādas liekas šīs sarežģītības. Ja? Un varbūt tā ir
varbūt jāsaka tādu cilvēku kā Bogls unikalitāte patiesībā. Arī tas pats Buffets daudz ko pasaka vienkārši, visiem it kā absolūti saprotam. No otras puses tas saglabā tās domas dziļumu un kodolību. Tad nu tā, lasiet un baudiet, cerams, ka jums patiks un noderēs tas viss. Paldies! Jā, bet nu, ar to mums gan laikam viss šodien nebeidzās. Es skatos, ka mūsu programmā ir arī diskusija, kuras nosaukums ir aktīvā pret pasīvo ieguldījumu stratēģiju. Nu, tā kā es esmu te jau uz skatuves veiksmīgi nobāzējies, es esmu viens, bet man ir jāaicina apakaļ Valdis. Un arī mūsu investoru klubā izpildu direktors Kaspars Peisinieks. Jā, nu Kaspar, tev tāds varbūt šajā īpaši Boglu dienā, jā? Tas grūts uzdevums. Jā, man ļoti grūts uzdevums, tas, ka man ir jāpārdod grāmatas, vai ne? Mums tomēr investoru klubam ir svarīgi, lai jūs nopērkat visas grāmatas, jā, un ne tikai šīs, bet šīs nav vienīgās, kas ir uz galda, jā. Bet no otras puses vajag arī tomēr to aktīvo ieguldīšanu, tā ir tā lieta, ko mēs ikdienā rakstām, jā, kas viss notiekās. Jā, bet nu, to, ko par aktīvo investēšanu saka pats Bogls, ka tā ir nulles summas spēle. To, ko viens iegūst, to zaudē. Ierīns investoram tas nozīmē, ka viss šī centība sev nes augstākas izmaksas, nepareizā brīža izvēles risku, un tad nulles summas spēle viņam par zaudēt spēli pārvēršas. Un tad Buffets investoriem kā kopumam palielinoties kustībām, atdeves samazinās, un tad, ja to nepietiek, tad ir vēl virkni Nobel prēmijas laureātu tekstiem. Tirgus kustība pārģeļošana ir pašpārliecinātība, kas robežojas ar iedomību un pašapmānu. Pols Semilsons. Tirgus pārģeļošana ir muļķis nodarbe. Roberts Mērtons. Tad cits. Es nekādi nevaru saprast, kādēļ kāds vispār iegulda aktīvi pārvaldītos fondos. Eugene Farma. Visi Nobel prēmijas laureāti. Kaspar, kā uz šo atbildēs? Jā, es gribētu pieķerties vienam vārdam, kas iepriekš bija, kas izskanēja tavā prezentācijā atziņās par grāmatu. Garlaicība. Garlaicība, jā, tas ieguldīt visā vidēji, tas ir tik garlaicīgi. Tas tāpatās tā kā mēs dzīvē. Vai mēs tiešām uzliekam mērķus? Es gribu dzīvot vidējā mājā, braukt ar vidēju mašīnu, apracēt vidēju sievu, vīru. Vai tiešām mēs domājam tajās viduvējībās? Nē, mēs esam gatavi riskēt, lai mums būtu kas vairāk, kas labāks. Mēs saprotam, nevienmēr dzīvē notiek viss kā vajag, ja? Varbūt nevienmēr tā māja ir labākā, ja? Bet vai šādi tādi sanāk ar kādu autiņu aizšaut garām. Bet mēs neapmierinamies ar viduvējību. Var, protams, ņemt to viduvējību, bet es gribētu teikt, jā, garlaicība. Un droši vien tas ir tas, ar ko mēs investoru klubā cīnamies ar šo te garlaicību. Lai nebūtu garlaicīgi, tāpēc ir jādarbojās. Valdei? Dažādi veidi, kā cīnīties ar garlaicīgi. Protams, ja vajag adrenalīnu un augstu pārdzīvojums arī par lieliem zaudējumiem, tad forši var iet uz priekšu. Var arī lekt ar gumiju no tilta un ar izpletni. Bet es gan dotu priekšroku tādai stabili paredzamai peļņai un arī par to vidējo statistika nepielūdzami rāda, ka, jā, protams, ir kaut kāds procents arī aktīvo pārvaldītāju, aktīvo investoru, kuriem ilgākā termiņā izdodas kādreiz pārspēt šo tirgus vidējos rādītājus, bet transakciju izmaksas, starpniecības komisijas neizbēgami noved pie tā, ka lielākais vairums ir zem šī vidējā rādītāja. Tad mēģinot atrast, smukāku sievu kā vidējo, jūs riskējat ar ļoti lielu varbūtību, kad jūs būsiet zem šī vidējā. Un arī, es teiksim, dodu priekšroku stabilai un paredzamai peļņai, kas arī var būt ļoti aizraujoši, tikai ieklausieties tādos faktos, piemēram, pirms 100 gadiem, 1923. gads,
eiro varbūt statistika nav tik pieejama, bet, teiksim, Standard & Poor's Amerikas tirgus $100 ieguldīti šobrīd būtu vērti, ja visa peļņa tiktu reinvestēta, visas dividendes reinvestētas, šobrīd tas būtu vērts apmēram $2 miljonus. Jā, labi, tā brīža $100 noteikti bija daudz augstāka pirktspēja nekā mūsdienu $100, bet vienalga tā izaugsme ir fenomenāla. Un, teiksim, ja jūs gribat kļūt nemirstīgi savu tā teikt, pēcnācēju mazbērnu un mazbērnu atmiņās, nu tad jūs varat ieguldīt šodien tajā pašā S&P vai MSCI World indeksā, pieņemsim $1000, uzrakstīt testamentā, ka līdz 2123. gadam šo naudu nevar aiztikt, un ar lielu varbūtību jūsu pēcnācēji, ka viņi sanāks kopā, viņi varēs taisīt lielas svinības, kad viņi varēs izņemt apmēram 20 miljonus. Jā, labi, tie 20 miljoni savā pirktspējā būs kaut kas pielīdzināms šodienas 2 miljoniem. Droši vien kaut kādas starpniecības komisijas kaut ko būs apēdušas, bet garā ziņā es nesūdzētos, ja mans vectēvs būtu spējis šādu soli pirms 100 gadiem atpakaļ. Tā ilgtermiņā garantētas vai ar augsti prognozējams vidējās tirgus atdevis tuvu 10% pirms inflācijas un kādi 7% pēc inflācijas. Tas ir ļoti aizraujoši arī. Tur nav nekā garlaicīga. Jā, Kaspar, ja mēs tad atmetam to garlaicību, argumenti par labu motīvai? Pirms nopietnajām lietām, tad gribās teikt, ka droši vien garantēti būs tie, ka tie mazbērni izkausies par to, vai to testamentu ievērot vai nē. Bet, ja nopietni, ir vairākas lietas, kas, manuprāt, ir, lai gan tā grāmata ir atjaunota, bet ir vairākas lietas, kas ir vai novecojušas, vai mums vismaz nav šeit tā. Kaut par tām pašām komisijas maksām, kur daudz tiek runāts no ASV un daudz kur citur ir bijis populāri, ka pērkot fondu, tev ir front-load komisija. Vienkāršot sakot, nopērts un tev ir 3-5% komisija. Šobrīd arī individuāls var nopirkt vai no ETF vai arī akciju, būtu tā saucamais aktīvais investors. Šīs komisijas man nav. Vēl viena lieta ir par indeksiem kā tādiem, ka ne visi tur ir iekļauts iekšā. Un, pieņemsim, ja mēs gribam ieguldīt Baltijas akcijās, teiksim, mēs gribam būt maksimāli pasīvi. Bija pieminēts pasaules akciju indeksa fonds, bet Baltija tur nav. Un mēs paskatāmies Baltijas ienesīgumus, tad pēdējos 20 gados Baltijas akciju tirgus ienesīgums ir bijis 2 reizes lielāks nekā S&P 500. Tas tā, mēs pavisam nopietni runājam. Un ar aktīvo nav jābūt tā, ka mēs visu laiku treidojam šurpu turpu. Un tad, kā tad ar to brokeri, kas mums pa vidu paņems komisiju? Jā, agrāk bija liels komisijas, tagad arī var Baltijas akcijas bez komisijām. Tad tās sākuma komisiju nav, tā aktīvai treidošanai komisiju nav. Es biju vēl vienu trešo argumentu izdomājis, bet es laikam viņu aizmirs un es iedošu Valdim, varbūt ir ko atspēkot. Bet tas varbūt nav atspēkošana, man liekas, tas iet komplektā ar to visu papildinoši. Jā, droši vien nekas jau nav perfekts un tiešām jūs gribat ar savu investīciju dot kādu signālu, atbalstīt kādu uzņēmumu vai jūs ļoti labi zinat, esat klients, sadarbojaties ar kādu uzņēmumu šeit Baltijā. Tas viss ir normāli, ka jūs to darat, bet tāpat laikā es tomēr teiktu, ka ar to nevajadzētu aizrauties tādam vidējam investoram un nevajadzētu aizrauties ar lielākām summām, kādas jūs esat arī neveiksmes gadījumā gatavi zaudēt vismaz daļēji. Jo nevienmēr ir garantēts, ka tās aktīvās izvēles, tās tomēr ir kaut kādas aktīvas izvēles un tās var ļoti būtiski novirzi no kaut kādiem tirgus vidējiem rādītājiem. Tad vidējiem investoram es tāpadās rekomendētu joprojām, tur lielāko daļu savu investīciju novirzīt kādā pasīvā fondā. Un komisijas tā ir ļoti nozīmīga lieta. Tā ir viena no lietām, kas šo te pasīvo investēšanu, kur ir zemākas starpniecības komisijas, mazāk pirkšanas pārdošanas darījumi, tad mazāk transakciju izmaksas, tad komisijas ir viens no būtiskiem elementiem, kāpēc pasīvajiem fondiem veicas labāk. Kaspars minēja, ka Baltijā ir komisijas ir 0.
tas varbūt uzlabotu, ja nebūtu šīs starpniecības komisijas, tas varbūt uzlabotu aktīvas investēšanas iespējas, bet vienalga tas nevienā brīdī nebūtu vairāk kā 50 iespējas būtu labākam par vidējo. Vienkārši tas nav matemātiski iespējams. Tad tāpat kaut kāds kazino elements arī saglabājās. Jā. Es varbūt teiktu tā, ka 50/50 pārspēt Baltijas indeksu, bet ja Baltijas kopējais šis groziņš iet krietni straujāk uz priekšu nekā globālais groziņš, var, protams, gadīties, ka mēs trāpām nepareizajos visos. Jā. To es nenoliedzu. Jā. Bet, ja mēs iztaisām globālo un mēs aizējam prom vispār no aktīvā, tad mēs tās iespējas vienkārši palaižam garām. Jā, tad mēs varbūt parunāt arī par pasīvās indeksēšanas tādām ēnas pusēm. Starp citu, pats Bogls ir teicis, ja visi indeksēs, vienīgie vārdi, ko tad varētu lietot, ir hauss un katastrofa. Kā jūs to saprotiet? Kas ir beigās, kad visi indeksē? Jā, droši vien var mēģināt ieskicēt kaut kādus apokaliptiskos scenārijus. Protams, nav nekāda apokalipse to, ka visi investē un investē indeksos. Tā, protams, nav nekāda apokalipse. Ja? Bet droši vien tajā brīdī pazūd kaut kādi cenošanas mehānismi, ja visi iet uz pilnīgi vienu un to pašu. Un tikai tādā veidā vien investēt, tad kādā brīdī vairs droši vien cena nekļūst svarīga vai nevar runāt par to, ka iestājas kaut kāda veida komunisms. Bet es zinu, ka Valdim ir ko atbildēt uz šo visu. Droši vien tīri teorētiski, ja mēs iedomājamies tādu utopisku scenāriju, droši vien, ka daudz, kas būtu nepareizi, 100% visu pasaules naudu atrastos ieguldītā aklī, neko nedomājot indeksu fondos, bet tā ir varbūt intelektuāli tāda interesanta diskusija, kā būtu, ja būtu. Ja? Mēram tāda pati diskusija, kā būtu, ja mēs nonāktu melnā cauruma centrā un kas tur varētu būt, bet mēs nekad nenonāksim melnā cauruma centrā un nekad 100% visa nauda netiks ieguldīta indeksu fondos. Šobrīd, man liekas, ir tendence, indeksu fondi veids tādu savu uzvaras gājienu Amerikā, kur viņi vēl ir īpaši populāri, tad tiek uzskatīts, ka varbūt šīs dekādas, šīs 10 gadus līdz 2030. gadam varbūt tās sasniegs kaut kādu paritāti, bet no tā, kad visa nauda būs indeksu fondos, tā, kā es teicu, tā ir drīzāk tāda, teorētiskā spriedelēšana, un tad noteikti parādās kaut kādas aktīvās tirgošanas arbitrāžas iespējas, un tas nekad līdz galam nenotiks. Proti izķertās neefektivitātes, tad aktīvie, kas tad var dabūt savu peļņu, ja? Tā. Līdz tam ir ļoti tālu, bet droši vien, ja mēs tādu intelektuālu teoretizēšanu virzam, tad droši vien tas būtu viens no faktoriem, kas apturētu tādu tendenci. Jā, mēs varētu parunāt arī par to, kas tad tāda pasīvā indeksēšana vispār ir patiesībā, cik atšķirīgas var būt šīs pieejas pasīvā indeksēšanai. Tātad ir šis Bogla tradicionālais kopējais indeksu fonds, jā, bet tad ir viss pārējais arī, kas arī ir indeksu jūra mūsdienās, un tas pats ETF. Vai ETF ir vilku saitu barā? Jā, es varu piebilst to, ka indeksēt tiešām var ieguldīt indeksos var dažādi. Var iesākt, vairākās gradācijās salikt, ir tāds maksimāli nedarām neko, paņemam vienu globālo, un tad mēs esam tiešām pasīvi. Ja. Bet mēs varam izdarīt arī aktīvas izvēles ar indeksu fondiem, ieguldot, vai izvēlēties neieguldīt šobrīd, tad mēs sākam ar taimingu nodarboties, ja izvēlēties brīdi, kurā mēs to darām. Tad mazliet aktīvākiem kļūstot, vai mēs izvēlamies kādu reģionu vai valsti konkrētu. Un pēc tam jau ejot tālāk pa sektoriem, pa dažādām tematiskajām izvēlēm, piemēram, ieguldīt bateriju tehnoloģiju uzņēmumos vai enerģijas ieguves uzņēmumos un tam līdzīgi. Un tad savā veidā mēs esam aktīvi. Mēs varbūt neesam tajā tik aktīvi, ka mēs nemēģinām tur katru individuālu akciju ņemt. Un es domāju, ka daudziem investoriem tieši mans tas aicinājums būt aktīviem, esot to, ka, ja es gribu iegādāties, pieņemsim,
man to tēma, nafta, ja. Bet naftas iegūst kompānijas, ja, tad mans skatījums būtu tāds, ka, lai es saprastu, kuru konkrēto, tad man ir jāizpēta gandrīz visas un jāatrod tā labākā. Bet, ja man vienkārši tēze ir, ka naftas cena pieaugs, tad, un starp citu runājot arī par lieliem indeksiem, vēl jau dar arī paskatīties, kas viņos ir iekšā. Un cik liela ir īpatsvaru, un ja mums ir sava kaut kāda globālā tēze vai globālais makro skatījums, kur kas iet, varbūt tā, ka šī joma nav pārstāvēta indeksā, un ka viņi ir pārstāvēti ļoti nedaudz. Un tad, kad viņi jau būs kļuvusi aktuāla, tad jau tas vilciens būs aizgājis. Ja. Bet tā kā izmantot indeksus var ļoti daudz un plaši dažādi. Maldi? Nu jā, protams, vārdu indeks nevajag uztvert kā kaut kādu absolūtu vērtību. Protams, var indeksēt visu kaut ko un var indeksēt ļoti šauras lietas un tā tālāk, bet, un, kā Kaspars minēja, tas visas ir kaut kādas aktīvas izvēles. Pat ja jūs izmantojat indeksu fondu, izdarot kaut kādas aktīvas izvēles, es teiktu, ka tā vairs nav pasīvā ieguldīšana. Un arī uzsākot indekso darbību, jā, mēs indeksēsim, mēs sekosim kaut kādam indeksam, bet kas tad tas tieši būs? Un tā bija zināma neliela diskusija, bet teiksim, mēs nonācām pie secinājuma, ka piemēram no tāda Latvijas ieguldītāja, no Latvijas pensiju krājēja viedokļa vispasīvākā izvēle varētu būt pasaules attīstīto valstu akciju tirgus. Tas vistuvākais būtu tas MSCI World Developed Countries. Un man arī tie paziņas draugi prasa kaut kādu padomu. Jā, ļoti labi, es ticu tai indeksēšanai, ko man pirkt, kurš ir tas īstais produkts, tad es parasti arī iesaku pievērst uzmanību komisijai, atrast vislētāko starpnieku, tad MSCI World varētu būt tā, vistuvāk pasaules attīstīto valstu kopumā tirgus indeksēšanai, neizdarot kaut kādas aktīvas izvēles par nozarēm, par izēvielu cenām, par makroekonomiskām tendencēm un tā tālāk. Nu jā, tad atšķirības ir diezgan liels un gribēju piebilst vēl vienu lietu, kas ir aktīvai ieguldīšanai, ir tas, ka mēs arī varam paust savus uzskatus arī caur šo te ieguldīšanu. Nu, protams, mēs paužam uzskatu vidēji garlaicīgi. Ok, labs uzskats. Bet, piemēram, lielajos indeksos ir iekšā viss kaut kas tāds, kas varbūt man nepatīk. Es zinu investoru, kurš saka, ka viņš nekad nepirks lielos akciju indeksus, tāpēc, ka tur liels īpatsvars ir Teslai. Viņam nav pieņemams, kā tas viss strādā. Un tad jautājums, ko man darīt kā investoram, tā kā es eju tur, kur, piemēram, daudziem ir, ka negribās naftas kompānijās, tad viņi iet tur, kur tas ESG jau atlasītos, kur ir filtri virsū un tam līdzīgi. Ja? Bet, tad mēs varētu sākt, varbūt jātaisa jauni ir kaut kādi ETF, un kur būs indeksa fondi, piemēram, S&P 500 ex Tesla. Es nezinu, vai Magnificent 7, ja, kas šobrīd ir lielās karstās tehnoloģiju kompānijas. Vai kā tu to īstenot? Labi, es nopērku to, bet tad šortot Tesla, tas atkal tas jau aiziet galīgi trakajā. Bet es gribētu teikt, tad attiecīgi tā aktīvā investora iespēja ir arī izvairīties no tām investīcijām, kuras mēs negribam, un likt lielāku uzsvaru to, ko mēs gribam. Un pēc tam mēs jau vai samierināsimies, vai raudāsim par tām sekām. To jau redzēsim. Jā, un tās galējības var būt visādas. Varbūt arī indeks, kas pieskaņots vienai kompānijai, bet ar reizinātāju. Piemēram, Teslas akcijas cena 3x. Jā. Tad pat nebūs indeks, tas ir ETFs vienkārši. Jā. Tas ir biržā tirgotais fonds, jā, bet ne indeks. Jā. Jā. Man liekas, kungi grib jūs samulsināt, nobiedēt, bet man liekas, izvēlēties labu, lētu pasaules akciju tirgu kopējošu indeksu fondu nemaz nav tik grūti, un es teiktu, ir jābūt diezgan ļoti piesardzīgiem šajās savās manifestācijās. Varbūt, ja mēs runājam par Baltijas tirgu, kad Latvijas, uzņēmumu akcijas, kur jūs zinat kaut ko labāku, un jūs atvēlat kaut kādu daļu no savu portfeļu, tad tur varbūt šīs izvēles ir pamatotākas, bet es rekomendētu būt diezgan piesardzīgiem, aizraujoties ar to, tieši kādus indeksus eksotiskus izvēlēties. Tās visas ir aktīvas izvēles, tā viss ir aizvirzīšanās prom no pasīvās investēšanas.
Tā ir, un to arī Boguls kritizē ļoti īstenībā. Tāds ir. Kaspar, bet par komisijām, par tām nelaimīgajām komisijām, cik tev tas atpēda peļņu un ko darīt, lai mazinātu to efektu? Viens ir nepirkt dārgus fondus, un tad no komisijām, šobrīd, kā es iepriekš minēju, tad, ja mēs redzam tās aktīvās izvēles, tā pašā Baltijā ar bez komisijām var veikt akciju darījumus, ne visās bankās, bet kādā tas ir iespējams. Globālajām akcijām mēs varam atrast brokerus, kur ir ļoti zemas komisijas, kā piemēram, uztais darījumu ar 100 Teslas akcijām, un komisija faktiski ir $0,35. Ja. Tas ir ļoti, ļoti zema, tur vairs nav tie, tas, manuprāt, vairs nav vairs tas arguments. Līdz ar to tur galvenokārt tas risks ir tas, vai mēs aizšausim garām tajās izvēlēs, ja, vai mēs pašu indeksu neapspēlēsim, bet tas komisiju faktors, ja vien mēs nemaksājam lielas komisijas, ja mēs prātīgi to skatāmies, tad tas var arī nebūt šķērslis. Bet tur galvenais faktors būs tieši izvēlēs. Bogus ļoti daudz runā par komisijām. Valdi, tev ir ko piebilst? Jā, komisijas ir ārkārtīgi liels faktors, bet arī tur ir jāuzmanās ar tādām lietām, ka ir tiešās komisijas, kas tiek atklātas, un bieži vien arī ir netiešās komisijas, kur jau fondi, piemēram, ar ko ir ļoti jāuzmanās. Ja, kur fonds ņem kaut kādu komisiju un iegulda citos, kur savukārt atkal ņem kaut kādu komisiju un tā tālāk. Ar tādām lietām jāuzmanās, un arī ja komisiju jūs pat uzmanīgi izpētat un viņas ir zemas vai samērīgas, tad arī pat jums nav kaut kādas tiešas transakcijas izmaiņas, tad kaut kāda aktīva tirgošana, aktīva kaut kā pirkšana, pārdošana visticamāk novedīs pie tā, ka jūs tāpat zaudēsiet naudu dēļ tā saucamā, latviski runājot, spreda dēļ pirkšanas un pārdošanas cenu koridora starpības. Ja. Jā, es tā domāju, varbūt tagad būtu laiks kādam jautājumam no auditorijas. Droši. Jā. Vai viss skaidrs, pasīvi jāinvestē? Viss? Ir. Es labprāt padot mikrofonu. Jā. Labvakar. Paldies par akciju stāstu, bet varbūt jūs varat arī pieskarties obligāciju sektorai. Pasīvo pārvaldīšanu, jo. Ja mēs skatāmies ilgtermiņā, tad salīdzinot akcijas, teiksim, lielos indeksus pret valstu parādzīmēm un tam līdzīgi, tad vienos vārtos ir lielāks ienesīgums ir akcijām. Daudz ko nebūs atbildēt, bet tad, kad runājam par kaut kādām jau augsta ienesīgumu, tur jau individuāli jāstāsta, tur jābūt ļoti aktīvam investoram, tad es viņam baigi jāvērtē. Bet, ja mēs skatāmies no ilgtermiņa ienesīgumiem, tad vienos vārtos akcijas un obligācijām nav ko ķēpāties, rupi runājot. Jā, es kopumā piekrītu. Protams, viss ir atkarīgs, cik ilgs ir jūsu tas ieguldījumu horizonts un pasīvā ieguldīšana tomēr ir piemērotāka un tieši darbojās tie noteikumi ilgākos laika periodos un primāri uz akciju tirgu. Un, kas, ja runa par pensiju krāšanu, tad mēs uzskatām, ka mūsu galvenā atbildība pret mūsu klientiem ir novirzīt viņus savam vecumam atbilstošā pensiju plānā. Jums līdz pensijai ir 10 gadi un vairāk, un pat patiesībā 7 gadi un vairāk, tad jūs varat atļauties pat 100% akciju plānu un tad pakāpeniski pārslēgties. Obligācijas saprot, kāpēc šobrīd ir tik karsta tēma. Obligācijas ir vairāk nevis naudas vairošanas, bet naudas kaut kādas vērtības, aizsardzības instruments, un diemžēl pēdējos pāris gadus tas ir diezgan slikti strādājis, tāpēc, ka principā tas procentu likmju kāpums, kādu mēs esam piedzīvojuši, tas ir kaut kas bezprecedents. Mūsu dzīves laikā tas noteikti nav noticis, un varbūt tas nav noticis, es nezinu, nekad tik straujušs kāpums tik īsā laikā, un obligāciju portfeļu vērtības ir kritušās nevis tāpēc, ka kāds apšauba, ka tā nauda netiks atgriezta, vienkārši pie augstākām procentu likmēm jūs varat savu naudu šobrīd ieguldīt izdevīgāk nekā, ja jums ir nopirkta obligācija pirms gada par, nezinu,
5% ienesīgi. Un, protams, samazinoties tiem tuvojoties obligāciju dzēšanas termiņam, vērtības augs, viņas var arī atgriezties, ja notiek kaut kādas izmaiņas ar procentu likmēm, bet jā, šobrīd tas ir bijis tāds, saņēmis daudz kritikas un pievērst daudz uzmanība ieguldījuma obligācijās. Bet tajā pašā laikā šajā pat bezprecedenta situācijā tādi obligāciju fondi vidēji ir kritušies par kaut kādiem 11%, tad akciju ieguldījumi jums jau 1-2 gadu laikā var nosvārstīties arī par 30%. Ir bijuši tādi gadi un tādi periodi. Tas it kā obligācija atdeve ir bijusi ļoti slikta, neveiksmīga, tai pašā laikā pat šādā dramatiskā situācijā tas svārstību diapazons tomēr bijis zemāks nekā tas ir iespējams vēsturiskā akcijā. Un patīk šiem obligāciju pensiju fondiem ir tie nosaukumi drošības stabilitāte. Drošības stabili pakāšam daudz naudu. Tā. Vēl kāds jautājums? Jā. Jā, esat sveicināti. Paldies par stāstu. Viens tāds jautājums. Uzmanīgi klausējamies un bieži vien skan tāds vārds lēts. Jā, atradiet lieto fondu, kuram komisijas ir lētas. Un līdz ar to rodās tāds, dabisks jautājums, vai lēts nozīmē joprojām labs, ja fondam atradam vai ITF vai kaut kādu indeksu fondu, tam ir lētas komisijas, ja, vai joprojām tas ir labs, vai tajā lētumā neslēpjas kaut kādi slikta kvalitāte, zemūdens akmeņi citi, kas var būt? Paldies. Droši vien, varbūt, kā es jau varu atrast, ka ir kaut kādas, viens, kas man nāk prātā, kur iespējams var iekrist, ir kaut kādas it kā lētam, bet kaut kur ir kaut kādas netiešās komisijas. Bet, ja jūs izvēlēsieties lielos vārdus, tur kā BlackRock un iShares vai tas pats Google dibinātais Vanguards, es domāju, ka tur caurspīdība ir augsta un S&P 500 ir S&P 500, un ja viņi šie produkti jums sola nodrošināt to lētāk nekā kāds cits, tad izvēlties to lētāko. Jā. Es vēl mazliet piebildīšu, ka tiem pašiem S&P 500 indeks ir S&P 500 indeks, un tur ir tā cīņa starp pārvaldniekiem, kurš zemāk to komisiju iedos, lai lielāku pēc tam to pīrāgu paņemtu. Un šajā jomā patiesībā ir tā, ka, ja mēs sasortētu pēc komisijām un sāktu no augstākās, tad mums tur sāktos parādīties visādi zaļi brīnumi. Ja, tur kaut kāds kripto ETFs, ja, tad kāds aktīvi pārvaldīts, kur vienkārši īstenībā ir šis aktīvais menedžers, viņš vienkārši ir iepakojis ETF-ā. Ja. Ik viens no mums varētu izveidot, ja mums pietiekam resursu un vēlme, izveidojam savu indeksu vai kaut kādu bāzi, uz kā mēs balstāmies, un pēc tam uztaisam ETF-u. Un tad tirgojamies visā šajās iekšā caur visām ETF-u bāzēm. Bet, protams, ka tad jau mēs neliksim to komisiju 7 bāzes punktu, jo tad mēs nevarēsim savu algu samaksāt, ja mums nebūs daži 100 miljoni pārvaldībā. Tad jau mēs liksim 0,5, 0,7, 1, un tad jau mēs vairs neesam tālu no tiem tradicionālajiem fondiem. Tā kā, ja gribās tieši to pasīva ieguldīšanu, tad zemas komisijas ir labi. Tur droši vien 5, 6, 7 bāzes punkti būs labs līmenis. Un tur daudz spēlētāji var izvēlēties. Jā, ko es gribēju piebilst? Es gribēju tomēr par tām obligācijām pajautāt. Teiksim, ja šobrīd pērk, tad 5 gadu obligācijas var nopirkt var dabūt pat 5% gadā, un šajā mirklī, ja tagad pērk, tas ir labs darījums vai nē, jūsuprāt? Rekomendācijas. Jo šobrīd ar tām procentu likmēm, ja man nav obligācijas, bet ja es pērku, es dabūju ļoti labas procentus. Es nezinu, vai pateikšu, vai labs darījums. Es nopirku bišķiņu obligācijas, jā. Droši vien mēs nedrīkstam dot kaut kādas rekomendācijas, un tā īpaši lielākas auditorijas priekšā, man liekas, tā ir pati par sevi licencēta darbība, bet man liekas, neviens nevar prognozēt ar lielu pārliecību kaut kādas arī procentu likmju svārstības. Es domāju, ka reti kurš jums pirms
pāris gadiem būtu, kad likmes bija tuvu nullē, kāds būtu teicis, ka mēs šodien sēdēsim un runāsim par 4, par 5%. Un es teiksim, neņemos prognozēt, vai pēc gada būs 8 vai 3. Un tas noteikti jūs šī brīža izvēli ietekmētu. Nu, ja jums, teiksim, atkarībā, kam jūs ieguldat, ja jums ir brīvi līdzekļi uz kaut kādu noteiktu laiku, un tas atbilst tam obligācijas termiņam, un jūs negribat, teiksim, vai riskēt un ieguldīt uz tik ilgu laiku, ko tā prasa akciju tirgus, tā nav slikti izvēle. Un arī bankas depozītas varbūt tam ir sava vieta un sava loma šobrīd, bet pateikt, ka cik tā obligācija būs vērta pēc, īpaši viņai ir garāks termiņš, cik tā būs vērta pēc pusgada, gada vai 2, es atsakos prognozēt un pievienojos Nobel prēmijas laureātiem, kas saka, ka tā ir muļķa padarīšana, izlikties, ka tu to zini. Valds jau pateica gandrīz visu, ko es arī gribēju teikt. Es tikai piebilīšu, ja tas termiņš ir 5 gadi, kad to naudu ir plānots pēc tam iztērēt, droši vien forši, jā. Un ja ir 5 gadi, tad nav ko līst tajās akcijās. Tur tie riski ir svārstības var būt krietni lielāks, un tad var sanākt ne tā, kā vajag. Bet, ja mēs atkal pastāmies ļoti ilga termiņa tos pašus datus no 1900. Gadu sākumiem, tad akcijām vidēji tie ienesīgumi ir starp 8–9%, drošajām valstu obligācijām, kas droši vien arī šeit ir domāts, tie ienesīgumi ir starp kādi 4–5%, un ilgtermiņa vidējā inflācija arī ir ap kādi 3–4%. Attiecīgi virs inflācijas ar obligācijām mēs ilgtermiņā nopelnīsim labi, ja 1%, no ar drošajām valstu obligācijām, savukārt ar akcijām 4–5%. Te arī ir tā droši vien aiziet atpakaļ pie tā par to termiņu un vajadzībām. Ja gribās iztērēt drīzumā, tad foršs variants, ja ilgtermiņā un pasīvi ieguldīt, negribās ķert tos brīžus, kad kaut ko lekt un darīt, tad varbūt arī akcijas. Nevis varbūt, bet akcijas. Tad, jā. Bet nav rekomendācija. Ko piebilst to gribēju? Jā, es vienīgi atceries varbūt pirms tam par to vārdu lētums. Tā jau ir, ka tie paši lielie giganti, viņi jau arī var piedāvāt tās zemākās tās pārvaldības maksas. Un tad viņi arī ir, tie, teiksim tā, kam tad ticēt, ja ne viņiem varbūt, jā, kaut kā tā. Un jā, bet, es skatos, vēl viens jautājums. Labi. Pēdējais. Jā, paldies par prezentāciju. Bet tātad ir varbūt tāds jautājums aktīva un pasīva. Ja? No kādiem apjomiem var griezties pie aktīva un pie kādiem pie pasīva? Jo pēc būtības, ja pie pasīvas, cik es saprotu, varbūt no 200 eiro, ja? Tā vidēji aktīva. Jo tagad, skatoties uz to, kas notiek pasaulē, tu investē, piemēram, savus 10 000, ja? Un kaut kas notiek politiski, ekonomiski un tā tālāk, un tu viņu nozaudēs. Ja? Bet jūsu viedoklis par to. Manuprāt, šeit gan nav atšķirības. Es domāju, tur var sākt gan vienu, gan otru praktiski ar jebkuru summu. Viens varbūt praktisks, Kaspars gan minēja, ka varbūt kaut kādiem atsevišķiem darījumiem ir tās bez komisijas iespējami, bet parasti normāli jums būs kaut kāda komisija, kaut kāda fiksēta komisija par kaut kādu vērtspapīru pirkšanu, pārdošanu, un tad ar ļoti mazām summām tā fiksētā komisija var appēst procentuāli ļoti daudz. Tas varbūt būtu vienīgais apsvērums, kad vajag kaut kāds nedaudz lielāks, bet domāju, ar daži simti jau var derēt gan vienam, gan otram, lai iesāktu. Ja. Un vēl viena lieta ir, kad parasti jau ir tā, ka īpaši jau velkam paralēli ar kaut kādu pensiju krāšanu, bet arī ar cita veida uzkrāšanu. Ļoti reti ir tā, ka mums ir liela naudas summa, ko mēs ieguldam un pēc tam vairāk neko nedaram. Parasti ir tā, ka mēs veicam šos te uzkrājumus regulāri un ieguldam lēnām un pakāpeniski ilgākā laika periodā. Un, teiksim, pārliekot uz to pašu pensijas krāšanas piemēru, jūs esat gados diezgan jauns cilvēks, jums ir 30 gadi un pat 40 gadi.
jums principā ir jāiet uz baznīcu un jālūdzās un jānoliek svece par to, kaut no akciju cenas būtu zemes, kaut no makroekonomiskā vidē viss kaut kas būtu ļoti slikti, jo es būšu tagad neto krājējs tuvākos 10-20 gadus un es pirkšu, es ieguldīšu par zemākām akciju cenām, es dabūšu lielāku vērtību par to katru savu eiro. Un pēc tam jau tad, lai tur tas tirgus iet atpakaļ. Nu, respektīvi, es gribēju teikt, ka ja jūs sadalāt pakāpeniski, tad tās tirgus svārstību riski jums arī izlīdzinās, viņi kļūs daudz mazāk. Būs kaut kādi brīži, droši vien, ka jūs pīķu brīžos jūs kaut ko iepirksiet arī zemākos, bet notiek tā laika diversifikācija un jūs daudz mazāk cietīsiet no kaut kādām, nervozēsiet no kaut kādām lielām svārstībām. Jā. Labi, nu tad man ir jāsaka īstenībā paldies. Paldies visiem jums, kuri šodien piedalījās šīs te mazās grāmatas par saprātīgu investēšanu atklāšanas svētkos Latviešu izdevumā. Ja? Gan. Tad aicinu jūs nobaudīt uzkodas, sarunāties un, protams, arī izmantot šo iespēju, lai iegādātos šo grāmatu. Ja? Jā. Jā, paldies teiksim, lielu Jānim. Es domāju, Jānis pelnīs aplausus gan par savu prezentāciju, gan par... Un pašās beigās, protams, kā investoru kluba pārstāvis nevaru nepateikt. Nopērkam grāmatu, izlasām, pasīvi investējam, un kad paliks garlaicīgi? Es garantēju, ka paliks garlaicīgi. Jūs zināsiet, kuru meklēt visu informāciju par Baltijas akcijām un visu pārējo. Man nav jāatkārtojas. Paldies!